tu strādā, lai reāli dabūtu kaut kādu rezultātu savā biznesā, tas, ko tu līdz šim esi dabūjusi, daudz jāstrādā. Kā tu atpūties un kā tu kontrolē? Tev ir kaut kāda rutīna, ka tu zini, ka tu esi uzlikusi, tevi, piemēram, tu esi strādājis daudz, un tad tu ievies rutīnu, saprati, ka nē, vajag kaut kā balansēt. Jā, es esmu bijusi no tiem cilvēkiem, kas vienkārši strādā 24/7 agrāk. Bet tad man tas tik ļoti pieēdos to darbu, man viņš sāk apnikt, un tad es neizjūtu to mīlestību, kad man tas tajā produktīvajā laikā. Un tad es sapratu, ka man vienkārši tas darbs ir jākoncentrē uz vienu periodu. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuram patīk uzlikt kaut kādus ierobežojumus, izdomāt kādus ierobežojumus, un man ļoti patīk viņos operēt. Un tas esmu izdomājis tā, no 10:10 līdz 5:36. Tas ir tas, kad es strādāju. Un ārpus tā es vispār nestrādāju. Es vispār nedomāju par darbu. Tur var degt, jebkas tur notikt. Es kaut kā esmu iemācījusies atslēgt galvu. Es sapratu, jo tad, ja es atpūšos tajā laikā un nedomāju par darbu, tad es atkal esmu produktīvāka tajā īsajā periodā. Un tad es sevi tā disciplinēju. Kā tu nonāci līdz tam, ka tu vari sevi disciplinēt? Es nevaru. Tāpēc, ka es tik ilgi esmu strādājusi, darījusi šo vienu lietu, ka varbūt tev tā kā sāk aptikt, ka tu domā par to 24/7. Es nezinu, man vienā mirklī man šobrīd nāk tāds, man ir tāds periods dzīvē, ka es mēģinu kaut kā izdomāt veidu, kā strādāt mazāk. Jo man ir rodās vēl kaut kādas blakus lietas, kuras es gribētu, varbūt kaut kādas biznesa lietas, kuras man gribās attīstīt, un es gribu atrast laiku viņām. Labi, nav jau tā, ka es tajā laikā nestrādāju. Es vienkārši gribu strādāt kaut ko citu tajā laikā. Lūk, man liekas, ka biznesa gēnam šitas prikals ir. Tu ej džimā, uzliec austiņas un klausies biznesa podkāstu. Tu klausies. Tā ir tāda atpūta. Vai arī man ienāk kaut kāda ideja, un es skrienu pāri visam džimam pie dām. Man tikko klausies, mēs tur šito, un tur to, un šito. Un es skrienu viņam pastāstīt savu ideju. Jā, labi, tu tikko mani pieķeri. Tad, kā mēs atpūšamies? Strādājot. Bet tā varbūt ir tāda atpūta. Tā ir tāda, nezinu, domāšanas veids vienkārši cilvēkiem ir. Jo es jau no bērnības kaut ko esmu tirgojis. Es atceros, ka tiešām es biju izdomājusi, ka es varētu mājās visām grāmatām salīmēt tādas kabatiņas. Un mājās mani radinieki drīkstēja ņemt jebkuru grāmatu, tikai pierakstoties pie manis, izņemot viņu. Un viņam bija kaut kāds noteikts dienu skaits, kad viņam ir jāatgriež. Ja viņš neatgriež, viņam ir soda nauda. Kā tāda izdomā? Jā, bibliotekāri. Bet es tādu īsu periodu uztaisīju, lai būtu soda nauda, lai es varētu naudu nopelnīt. Vai arī tā kā kredīts. Jep, vai arī Mikļadienas tirdziņa, tas bija mans smēliens. Es katru reizi izdomāju jaunus un jaunus veidus. Kamēr visi cilvēki vienkārši tirgoja kaut kādu ēdienu, man bija loterijas. Man tur viss kaut kas tur bija, es visu kaut ko mēģināju. Man rītīgi patika. Jā, ķēriens. Jā. Es jūtos tik daudz zaudējusi bērnībā netaisot loterijas, tas tik ģeniāli. Cilvēkiem tā patīk. Jā. Tā kā viņiem patīk tas azarts, viņiem tik interesanti. Es atceros to, ka man loterija, es uztaisīju, man pirmajā starpbrīdī, cik tur tās 15 minūtes, viss aizgāja, un tad es sapratu, man nākamajā gadā jāsagatavojas labāk, vairāk. Pa loterijām varēja laimēt? Matu gumiju, metamo. Es biju uztaisījis tās lietas pati. Viņas bija tādas jocīgas lietas, varbūt iespējams nenoderīgas, bet cilvēki vienalga spēlēja, viņiem bija interesanti, ko viņi vinnēs. Jā. Tas īstenībā tik gudri ir. Tas līdzīgi kā tagad pieauguši cilvēki. Mums viens no labākajiem piedāvājumiem, kad ir tas griežamies rats veikalā, un cilvēki, viņi uzgriež savu atlaidi. Un es domāju, ka Dievs, tā atlaide tur vienmēr bijusi. Bet, jā, nekad nebeidzās. Es daru, kad skolotājs viss arī pirka. 100 punkti. Jā, skolotājs arī bija. Tur visi rindā stāvēja. Es atceros, kad par tā atpūšanos, tu minēji, ka tu brauci uz Ēģipti, vai ne? No storijiem atceros. Jā, ka tev ir Spānija vai kur vēl bija, kur jūs braucāt atpūsties tieši uz īsiem. Mēs tagad visur uz īsiem braucam. Mēs bijām Parīzē, Spānija, man liekas, nezinu, Sicīlija. Mēs visu kaut kur. Turcija, Ēģipte arī, vai ne? Turcijā nekad neesmu bijusi, bet Ēģipte. Ēģipte ir tāds... Nē, Ēģipte ir mūsu tā kā rehabilitācija. Mēs pat nosaucam viņu par uzņēmēju rehabilitāciju. Jā. Tā kā uz jūrmalā aizbraukt, ne? Tikai ziemā.
Nē, vispār vēl labāk. Tur tā kā nekas nav jādomā. Bet tur sanāk arī tiešām neko nedomāt. Nē, labi, mēs taisam saturu, mēs arī štukojam visu kaut ko, bet nav tāda tā strādāšana, ir tāda patīkamā radošā strādāšana. Tāpēc ir forši strādāt ar savu otro pusīti. Tas ir tāds kaivs, ka tu vari ar viņu dalīties tajā, jo es atzīšos, mums attiecības ir uzlabojušas, jo pirms tam es nevarēju dalīties ar tādu ļoti, ļoti nozīmīgu savas personības daļu. Uzņēmējdarbība, tā ir ļoti liela daļa no manīm, un es nevarēju ar Daumantu par to dalīties. Es nevarēju dalīties par naudas lietām. Man ir ļoti svarīgi par to runāt un gribēt un pelnīt un izdomāt veidus, ko jūs varētu izdomāt. Un šito varētu, un to varētu. Un tas ir tāds azarts. Jā. Un es pirms tam, kad es viņam teicu, es redzēju, ka viņš dzīvo citā pasaulē. Viņš dzīvo manā pasaulē. Tas tik kruta. Un kad astiņas deg. Jā. Man personīgi liekas visforšākais, ka tev ar partneri ir viena nodarbošanās, kad nav vienam otram jāpārmet par to, ka tu dari par daudz, jo jūs darat priekš sevis kopā. Tā kā, ja es strādāju priekš viņa arī, un viņš strādā priekš manis. Jā. Un visiem ir skaidrs, kāpēc mēs to darām. Tā kā tas arī ļoti liels bonus.